Rugāju novads ir 2009. gada teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads Latgales ziemeļu daļā. Rugāju novads ir viens no Latvijā mazākajiem novadiem. Tajā ietilpst Rugāju un Lazdukalnu pagasti. Novadā ir attīstīta mūsdienīga infrastruktūra un pakalpojumi iedzīvotājiem. Uz katra soļa var vērot, kā kopā savijies laikmetīgais un tradicionālais. Novada ļaudis gan tiecas pēc jaunāko sasniegumu ieviešanas savā dzīvē, gan cenšas saglabāt no paudzes paudzē mantotās sentēvu tradīcijas un prasmes. Rugāju novada pašvaldība iegulda lielu darbu, lai attīstītu novadu, realizējot daudz un nozīmīgus projektus, lai celtu iedzīvotāju labklājības līmeni un sadzīves apstākļus. Rugāju pagasta, gan arī šobrīd Rugāju novada prioritāte vienmēr ir bijusi un arī turpmāk būs izglītība. Gan Rugāju vidusskolā un skolas internātā, gan Eglainas pamatskolā un zāles ēkā šovasar tika veikti remonta darbi un nostiltinātas skolas ēkas. Tika izbūvēta arī jauna katlu māja. Ļoti ceram, ka jau būs rezultāti šajā ziemā, kad reāli varbūt pamanīsim to ar mazāku malkas kurināmo un, protams, arī ēkas ir iegūšas jaunu vizuālo izskatu un ir patīkami gan skolēniem, gan arī mūsu ciemiņiem, gan pašiem iedzīvotājiem, ka tātad šīs mūsu ēkas ir iegūšas jaunu dzīvīgumu. Rugāju novada vidusskola nākošgad svinēs 110 gadu jubileju, tāpēc ir iecerēti skolas renovācijas darbi. Šobrīd ir iesniegts vēl vienā kārtā un gaidām tātad atbildi, ir iesniegts uzrakstīts projekts, tātad, lai siltinātu arī esošo Rugāju novada vidusskolas ēku un lai jaunā veidolā sagaidītu nākamgad skolas jubileju jau saposušies. Rugāju novada domas priekšsēdētāji cer, ka tiks apstiprināts arī projekts mazo skolu siltināšanai. Skolā, kur ir sākumskolas klases un kur atrodas arī mūzikas skolas filiāli, ģimenes ārstu un zobārstniecības kabinets, ir iecerēts veikt remonta darbus. Bet vizuālais ir jau ļoti labs un arī apkārtnē ir sakopta pie mazās skolas, lai varētu lepoties jau kā ar pabeigtu objektu arī šo te mazo skolu. Šajā vasarā Rugāju novada pašvaldība ir pabeigusi 3. kārtu stadionā, kas šobrīd ir Rugāju novada daudzfunkcionālais stadions. Ir izbūvēts skrejceļu un futbola laukums, ko šoruden jau iedzīvotāji ir paspējuši iemēģināt. Šovasar vēl viens no paveiktajiem labajiem darbiem ir Rugāju sociālā aprūpes centra 1. kārtas pabeigšana. Un esam plānojuši arī jau iekšdarbus, lai uz nākamo vasaru varam pilnībā mūsu senioriem nodot šo jauno ēku. Par aizvadītās vasaras labo darbu Sandra kapteini noteikti uzskata arī skaisto fresku, kuru izveidoja Rēzeknes mākslas skolas plenēra dalībnieki. Kas ir tiešām tāda ļoti skaista un vizuāli pievilcīga šī skolas siena, ar kuru tiešām varam lepoties. Rugāju novadā ir sākusies jaunā kultūras un sporta sezona. Gan Rugāju sporta namā, gan arī Eglainas pamatskolā sporta zāles ir noslogotas un notiek aktīvi treniņi. Ziemā iecienīts ir hokejs. Eglainas hokeja laukumā katru gadu janvārī notiek sacensības Lazdukalna kausa izcīņā. Rugāju novadā ir ļoti aktīva kultūras dzīve, kur gan Sajieta namā, gan Tautas namā darbojas dažādi kolektīvi. Dziedam, dejojam, spēlējam teātri. Un, es domāju, ka aizvadīto dziesmu svētku 106 svētku dalībnieki ir ļoti labs rādītājs un atkal tātad kolektīvi turpina darboties, lai atkal sāktu gatavoties jaunam un nākamam darba cēlienam. Novada attīstību nosaka tā ļaudis. Cilvēki, viņu darbs un sasniegumi ir Rugāju novada lielākā vērtība. Ka Rugāju novads, lai arī mazs novads, to esam pārliecinoši pierādījuši, ka esam spējīgi attīstīties. Es tā ļoti ceru, ka mūsu iedzīvotāji arī ir apmierināti, ka mēs dzīvojam Rugāju novadā. Protams, mums ir arī savas ieceres, savi sapņi, kas ir darāmi un varbūt visu neatklāsim, bet turēsimies kopā un gaidīsim valsts svētkus un dzīvosim tiešām ar tādu domu un lepnumu to, ka esam atraduši savu vietu savā novadā, savā Latvijā, neesam nekur aizbraukuši projām, un it īpaši, jo nāk valsts dzimšanas diena, ka tiešām gribētos uzsvērt to, ka mēs esam dziļi sirdī palikuši uzticīgi savam novadam un savai Latvijai.